Šodien iebetonēju te stabu, šito ņems ārā. Un tad ķeršos pie šitā. Bet idejas vēl pagaidām nekādas nav. Tas ir ozols, jau ļoti ciets koks. Tad ir viss tas vīs, viss tā nesošais. Jā, redzi, šite vasarā iekur tā kā maisa krāsni, jā. Šito izrava ārā, izkurina, tā vēlāk ievāž iekšā un tur apakšā ogles un tā piekais, tur ļoti to šašliku vai desu var labi iztikt. Vakarā ar uzmūrējis hurstu, redz, lai šita nelaist garām, uzlikt bleķi visu tā. Un šodien taisījos, saka, šālēt no šitās puses ciet, bet redz ārā līs, tā kā redz pats atkrīt. Viņš man neņem, teiksim, es te no draugiem, bet kā tu viņu atradīs? Tā kā ķerpats vēl šita viena, otra, te varētu degunu tādi. Tas ir baigais, man kaut kā pie šitās tēmas lācis neiet, jo es saprotu. Vēl nav idejas, bet es zinu, ka pienāks laiks un būs. Pašlaik tā. Jā, redzi, šito es uztaisīju pavasarī, janvārī vai februārī, kur 13. gads, redzi. Un kad brauc turisti, tad mēs viens no vīrietis no otrās puses, un tad mēs kopējā bildi viņam pa piemiņu fotografējam. Un kā es teicu, otram arī pagājušajā gadu rudenī uztaisīja mammai Coļevu skapiem muziku. Jā, pa tiem un zini, kad taisi kaut ko par aizgājējiem, kaut ko svēti, jā, ir tāda kaut kāda enerģija, tā kā no kaut kā saka, miroši jāpalīdz cilvēkam. Tā es izprotu. Bērni, kā arī stusējās. Tādi lapiņi, kā arī lietas, kā šodien patrāpās, ka viņiem ir ko pasvētīt. Atzāģēt. Un tālāk. Šite aizšāds ir tas, lai to skursta nomaskēt. Un no viņās puses vēlāk jāuzliek bleķis, jo redzi, skurstens nokaist, lai te dēļ neiztaktos. Arī es dzīvē pašam. Redzi, dēļ ir točs garums. Un tad vēlāk aizbāzam visu to nesmukumu nosaks. Es jau cenšos vēl. Kādreiz paliek pāri šitiem bloki, saucamie stikla bloki. Redzi, kā to viņi iemūrē, viņš ar kaut kādu smukumu piedod. Te, kad kurs, tu varēs apsēsties, redzi, kamīnā priekšā un mājīgi. Es saskrūvēju. Kā viņš paņem. Jā, viņi iesāk rakstīt šo grāmatu 7. Skaistkalns mācītājs, Jānis. Tā vēl te viens bija mācītājs, Zviedrāns no Balstas, redzi, jau gandrīz pilna. Šito dāvināja no Austrālijas. Austrālijas latvieti atgriezās uz Latviju,
savu vīru apglabāju, vai ne, un man uzdāvināja šo bildi un izšuvu altārim krustu. Nu, šita ir, bija pareizticīgie no Ukrainas atbraukuši un uzdāvināja pēdējās vakariņas. Man viss konfesijas, katoļi, luterāņi, pareizticīgi, visādi. Jo Dievs ir viens, tā ir. Nu, šitās ir viss pierakstīts. Nu, ko es varētu pateikt, gribētos kaut kā viss vienā solaist, bet, teiksim, kā datorā, ja? Bet nevar, tāpēc, ka tie parakstiem, saprot, problēma. Nu, varbūt kādreiz mazmeitiņa atbrauks, tad viņi palasīs, ko man te labi rakstīja. Šitās pie gan ķīnieši, gan japāņi, kādās tik valodās nav bijis. Nu, es esmu vienkārši darba rūķis, kā saka, nu, lielieties negribu, bet man patīk darbs, es mīlu darbu. Nu, man sauc vārdā Juris. Dzīvoju vecumniekos jau 30 gadus. Agrāk dzīvoju Sodē. Esmu dzimis, esmu Lietuvā pasolī. No 5 gadu vecuma mamma atnāca 3 bērniem uz Latviju. Un tā no 5 gadi dzīvojam Latvijā. Agrāk, es pateikšu godīgi, es agrāk ļoti ticēju Dievam. Un arī figūras netaisīja. Bet 16 gadi, šogad 16 gadu atpakaļ, es redzēju aizsaules gaismu zeltītādu. Es cēlu kaimiņam māju un vēl gāju darbā pansionātā, kurināju. Un bija tik slikti, ja sirdi palicis, sāka durbt, es atlaidos. Jūtu tuk un sirds apstājas. Un palika tik viegli, nejūt cilvēku ķermeni savu. Un pēc kāda mirkļa ieraudzīju, jo šī tāds staras zeltīts, ja? Šai pasaulē tāda stara nav. Tie stari nāk uz mani un jūtu kā sprāvu, čik un tuk, kaut kādi spēki man atgriez, saprot? Atkal tas smagums, zini, tā gaļa diezgan smaga, ka jāstaip. Tā es saprat. Dvēseli tad viegli bija. Nu, pēc tā es arī sāku. Šitā, un es figūras agrāk netaisīju. Nu, vēl mācītājs saka, zīme, kā raudot, redz. Pārklīs pats. Man vēl viena Marija, un tā jār pa to pašāt. Pēc tās gaismas es strādāju pansionātā pa kurinātāju. Nu, un kaut kas man iekšēji urdina, ir kaut kādi neizskaidrojumi spēki, ja? Tā kā man vajadzētu parādīt, ka cilvēka Dievs ir, saprot. Un tad šitie baļķi gulēja pie pansionāta zemē guļ jau vairākus gadus. Es doktorim, tam galvenajam šefam paprasu, es saku, es gribu kaut ko no viņiem uztaisīt, vai tu man atļaus. Nu, Igauns toreiz atļauj. Nu, un tad es tur arī viņu cirtu šo Mariju. Iemet katlā malku, cērtu, man sēž apkārt, tur bars, tie pensionāri visādi. Un viens saka, kad cērt, viņi saka, zini, Jore, viņi saka, katrs tavs sitiens atskan debesīs. Tas vīrs jau sen zem zemes, bet man palika atmiņā. Te jau tie iemītnieki sabāžoja bumbieras plūmas, man te cienā. Tāda atmiņa. Novoša kokla. Uztaisīja Jēzu Kristu, Mariju jau paretam, bet nāca jau cilvēki iekšā. Un man jau pa televizoru parādīja, nu, vertikālē. Nu, uzreiz ar to reklāmu. Cilvēks sāk nākt. Nu, un ko tu uztaisīs? Ko tu tā pakāpienis kaut ko piebūvēt klāt pie tā kā lipina? Nu, kad es Mariju pabeidzu, tad es ķēros pie šī figūra Jēzu Kristu taisīju. Un saprot, šo vairāk kā gadu taisīju, ja? Un kad svētas lietas taisu, man nāca tāda apgaismība, ja? Ka mūsu dzīvē katru soli kaut kur piefiksē, kad cilvēks nomirs. Viņš redz savu dzīvi no dzimšanas līdz beigām. Viss atkarīgs, kā tu šeit pavadi. Kad brauc no Codas uz vecumniekiem, sāk strādāt fermā. Pēc tam pārgāja celtniecībā. Vienam privātu māju apmūrēja, ja? Un tā priekšnieks ieraudzīja, ka man padodas celtniecība un ieliek celtniecībā. Nu, tā bija kādu laiku pa brigadieri.
Nu, un viss tā dzīve gāja uz priekšu, savu māju uzcēla, visu pārējo, bet par reliģisko tēmu vēl es neko. Jā, nu te augšā ir Bībelē teiciens, jā. Jēzus dzirnavs lēna maļ, bet labi, viņš tie kausi griež katrs uz savu pusi. Jā, šito uztaisīja kādu mēnesi atpakaļ. Un viņš no vēja griež vējš kadī, jā. Un dega 8 lampas. No saules uzlādē. Un te lejā, kad man atbrauc ekskursanti, tas, kas galvenais, kas viņus vēd, tas ir ģids, jā, tā mēs vienmēr nobildējamies trabi. Kad redzi uz šīs pasaules, pēc tās gaismas, ka es redzēju, ja, kad cilvēkus ir jāmīl un obligāti jāpiedod. Ja cilvēks to nemāk, ja, viņš sev bendē veselību. Redzi, naids, ka tev iekšā sēž, cilvēku grauž no iekšas. Un ja tu māki piedot un mīli cilvēkus visus, tev neizkoš citu cilvēku domas, tavu auru. Proti, jā, jo viņš reiz, ja tev iekšā sēž mīlestība, ja, viņi nespēja naida neko izdarīt. Šitā ir Marijas roka. Kāpēc? Redzi, es atzāģēju plūmi, gaisu neražoju, atzāģēju paliks 5 stumbaki šitie. Un nāca ļoti daudzi cilvēki, es viņam jautāju, ko vajadzētu uztaisīt no šitā. Un visu vairāk teica, uztais Marijas roku, un tā viņa tapatē. Jā, redzēja, man viena sieviete iztaigāja pa šeien, viņa saka, tev ļoti laba aura pagalmā, ja? Bet viņa saka, vajag arī Jēzus augšām celšanās. Iedeva man bildi, un tad es no grīdas dēļiem uztaisīju to rāmi un izgriezu. Nu, un tagad bija atbraukuši 3 tādi ļoti ticīgas dāmas. Viņa saka, šitā vietā esot tās kosmosa caurums. Ka nākot tā labā enerģija uz leju. Nu, un tad es te izstāstu, bija pēdējā nesen skolnieki, jā, pa šito. Viņi visi ceļ augšā un ķer to, jā. Nu, es saku, nu kaut ko jūtat, jā. Un tad viņi paiet malā uz priekšu, viņi saka, tur smagi turēt rokas, šitie viņi saka viegli. Es no rīta, kā pieceļos, uzreiz novingroju. Ilgi, ne, nu kād 5 minūtes, 10. Piektu po skolu, un tad līdz pusei obligāti nomazgājas augstu ūdeni. Pēc tam noberžos ar dvielu. Nu, un jau enerģija, zinu. Un dažreiz man ir pat tāda doma, kad vajadzētu dīt izcirst aliņģi un ielist pa ziemu iekšā. Jo, kā man bija meita mājā, Anita, viņa tagad Austrijā, ja, tad mēs ar viņu pašā rudenī citu staigā pāru, fupēt, ja, mēs peldzām. Cilvēks vēl norūdīti. Un zin, kāda veselība tā kā rada tam bakst. Daudzi man redz uzdot tāds jautājums, viņš saka, kur tev tā darbnece, vai ne? Nu, un tad es vadu, viņš saka, kur tu šī tādā mazā? Nu, nekādu vajag, redz, ēvēl, te uzliek frēzi, viss šitos lokaveica šito cirkulu. Tas ļoti manoli. Vienreiz bija skaidās un iebed sadedzināja, bet viņš neatlaidās, viņš bija tāds mīkstāks palicis. Nu, saproti, jā, to principu. O, vedi, cik augsts, o. Līgavām vienmēr bail, un tad viņi grib to bildi, viņi bildējās tik un tā. 6 gadi atpakaļ pirmo krūzi atvērt. Pirmā krūze bija man uzdāvināja kaimiņu meitiņu. Kaimiņš foršais, redziet, kādu uzrakstu. Un pēc tam sākās vest visā brīdī no Turcijas, Antālija. Un vēl vairāk, te bija no Ukrainas, tā visdārgākā krūze. Tāpēc, ka viņa visādiem tādiem simboliem. Te bija atkal vieni pabildēji, vēlāk atsūtīja man šito krūzi un uzrakstīja paldies ar manām emblēmām. Šito uzdāvināja Sandra Kalnieta, Eiropas deputāta. Viņa vecumniekos pie kluba iestādīja koku, un to bija pie manis, vēl iet uz gāza. Viņš saka, Juri, man nav ko atstāt, tad viņa atstāja šito lietsarga Eiropas. Nu, vēl te tāds ir, kā agrākos laikos brauc komandējumā, pletīzers, Ludeklis.
Dzinders nāca no Daugavpils. Te ir kučiers, redzi, un te visas dāmas vai vīrieši, tā viņi tā mīļi pieglaužās. Šo zirgu uztaisīja, tas ir zvērs. Tādu garāku, redzi, bērniem ļoti patīk rāpties virsū, un dažreiz pat 10 sarāpjās. Garš. Nu, tad tur aizmugurē sēž šitie jaunais pāris. Var kaut bildēties. Un tā ieliek komentāru, mēs braucam uz Rīgu. Rīgas virzienu. Studenti vēl šitie kaut kādi atsvētie, ja? Nu, Zagloni iet cilvēki un iegriežas pie manis pa ceļām. Tepat no to dievkalpojumu ir bijuši gadiem. Nu, nesen bija Nabauskas avīzīts, tādā muižiniec atveda tādu garu vīru, un es viņu tur svētīju, ko te. Jā, un viņi tā man muižiniec saka, tu, Juri, zini, ko tu griezi? Es saku, kā es vēl zinu, ko tu svētīji? Es saku, nezinu, viņš ir mācītājs. Es saku, mēs vienādu darbu daram, viņš atsvētīja. Gludu seju nolakoju, un jūs saprot, pēc kādu mirkli pārtrīs par aci labo, redzi? Mācītājs saka, zīme kā raudi. Es vēl neticēju, bet man bija ieplānos uztaisīt šo Jēzu. Planetārietis apsargā Jēzu Kristu. Jā, atrada interesantu akmeni, redzi. Akmeni ļoti grūti apstrādāt, redzi, kamēr to izfrēzēju. Es tev pateikšu godīgi, man patīk, es dažreiz zemens pakaplē, skoks, tur aprauž zāli, man patīk ar zemi saskārties. Jo redzi, ka to zemi saskaries ar rokām, jā, to viņi paņem nelabu no cilvēka enerģiju. Jā, ar zemi ļoti vēl. Tāpēc te vecie cilvēki rušinās ar rokām. Tagad jau baidās, es ap plikām rokām. Vienalga, ko dara. Bijuši gadieni, kad es mūrēju ziemā, ņem ķieģeli ap pliku roku. Slīd ārā, nevar noturēt. Man tagad kaut kur reizes jau laikam rokas salst, viss sievietes saka, es nejūtu. Diezgan norūdījies. Reti kāds slimoja, pateikt godīgi. Un vēl es pateikšu, tagad cilvēkiem ieteiktu zāles, lai nedzeru. Es pie ārsta neju, kaut manas spiediens ir liels, ja. Pie sprancītes nav bijis jau kādi 5 gadi. Nē. Es zinu, ka man tas spiediens, ja viņi man izraksta kaut kādas zāles, man vēl sliktāk paliek. Es pie sevi ieņems galvā, ja, ka cik cilvēkam ir Dievs atļaus, tik arī viņš nodzīvos. Dažreiz mēs zāles liedam, mums ir, mēs vēl dabūņam jaunu slimību. Ir daudz jaunu cilvēku, kas aiziet, tie nirienēdēls, ja, nepareiz diagnozi, ja, un nomir. Tā kā uzmanības, kā redzīgi. Te, redzi, agrāk sūtīja bildes. Ziemu brauc, redzi, budeļi bija. Bija no televīzijas tāds žurnālists Jānis Dimants, Kāzas, redzi, te. Nu, te ir tāda dāma Daina Bruneniece, kā arī raidījumu vadīja savai zemītai. Šis mācītājs atved no Rīgas koristus, kas dzied baznīcā, uz tilti dziedāja, a mēs klausījāmies. Mažus mācītājs un pat Prutuli meita. Viņi ierakstīja raidījumu Svētdienas skola, Batistu draugi. Nu, šī te, tā ir tāda mīļa bilde. Bija no Rīgas meitenes, un kas tirgo ķivskos presi. Nu, avīz ko, un tad viņi atved pie manis šitā dāma, man ielika vidū, redz, lielo bildi atsūtīja. Katoļiem ir Marija, pareizticīgi Marija. Man iegriežas musulmaņi. Musulmaņi saka, mēs ar Dievam ticam. Kam tic? Tā kā Dievs ir viens, ja, ir par, ja, lai man ir 100 ticība, bet es katolis, kāpēc es katolis? Es tāpēc, ka man vecā mamma bija tēvs, nu visu katoļi. Es pieņemu visu konfekcijas. Vien braucot, tāpēc ir bildes visādi. Tā kā baltas dūļā, plašs
stāvēs trauks. Un ar viegliem spārnu galiem maigiem, mana pa tavu elpu jau. Iznāc mīļā šovakar,